Pirmā rubrika, ko mēs saucam par telefonu. Pirmā rubrika saucās Ej, tu dirst. Šī rubrika, kad mums ir vienalga uz tavu viedokli, Ozol. Zini, kas ir pa sūdiem, es pārvērtos pa kāķi ejat, jūs visi dirst. Tas ir stils! Sveicināti BC Sports YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājos, un šis ir labākais, jo vienīgais Fake Night show ruletē. Un šodien mums viesos ir repatētis. Tā var? Krustēvs, sneakeru kolekcionārs, Hoodshopā īpašnieks un cilvēks, kuram būs šogad ļoti liels pasākums, par ko mēs mazliet parunāsim vēlāk. Par to tikai runāsim. Sāksim ar citu lietu. Tu nokavēji. Kāpēc? Es vienmēr kavēju. Par šito es gribēju. Tā dziesma bija citi zēni, vienmēr kavēju. Tu viņiem sarakstīji? Viņi man liekas, ka īstenībā man pat prasīja, viņi vēl nebija izlīduši, viņi teica, vai uzlic fītā. Bet es atteicos, man stātieši tā dziesma ir īstenībā, principā nevajadzēja atteikties, man vajadzēja īstenībā tā trēku uzlikt, jo tas būtu par manīm. Derētu tev, jā? Jā. Sorry, visi skatītāji, kas mums skatās YouTube jebkurā laikā un jebkurā brīdī, ziniet, kad es nokavēju. Viss kārtībā, mēs šito pacietīsim. Bet es domāju, ka tie jautājums bišķiņ pamainīja, tev bija 2 lapas. Jā. Tad apgriez otrādi to lapu. Man vienkārši interesanti. Tu pats pārdzīvo par to, ka tu kavēji? Jā, es bišķiņ grūzos. Es parasti saku cilvēkiem sorry, un es skatos, kāda viņam reakcija ir un tā tālāk. Šeit nebija baigi dusmīgā reakcija. Nē, šodien es ok. Jā, bet nē. Ja citi kavē? Tad es pilnīgi saprotu, jo es esmu tas idiots, kas bieži kavē. Tad tu arī tā kā principā es vispār par to nekad nedusmojos ne uz vienu, jo es ļoti daudziem ik pa laikam arī liekas, nolieku stulbā situācijā viņas. Protams, atkarīgs viss no kādā tu esi situācijā, jo tu stāvi -30 grādos kaut kādā pieturās lokas. Vai tu sēdi šeit un vienkārši bišķiņi zaudē, protams, savu dienas kaut kāds plāns. Klausies, es čaļiem teicu, var uzdot vai nevar uzdot, bet es uzdošu jautājumu. Man liekas, viņš varētu būt stulbs. Bet man interesanti, un ja man ir interesanti, es uzdošu. Kāpēc Ozols? Laikam uzdot 100 reizes, ja? 2050, pēc līdz apstīšos tā. Tā, šis te jautājums tātad 2054. reize tā atbildam šo jautājumu. Īsi priekš manis. Es biju BMX raiders kādreiz, tā kā Strombergs pa trasēm braukāju, un es braucu ar Cernikavas klubu uz Sarānsku, un es iegāju vienkārši svešā autobusā vai ar svešu klubu, sāku uz to Sarānsku ceļojumu, un tad es tā bišķiņ maziņš puisis, bija tāds bišķiņš sakautrējies, un vienkārši pirmais, kas man ienāca prātā, ka viņi teica, kas tu esi, čau, kādā viedās, kāds tev niknējums, es tā negribēju savu vārdu uzvārdu, viņš teica, Ozols. Un no tās reizes? No tās reizes arī, tad jau tur bija laivas deg, tur jau pa ceļam visu laiku teica, Ozols, laivas deg! Jo, kroši, kaut ilgais sēž kāpās, jo ko tur bija Ozols, kuram laikam bija laivas nodezināts tajā filmā, un kroši tā arī palika viss, jā. Klausies, tāda nejaušība, ja? Nē, bišķiņ, jā, tur īstenībā manā vecuma grupā bija viens arī raiders ar uzvārdu Ozols, laikam, kā zemapziņā automātiski nosauc viņu. Jā, es tur ar Lakuču ar visiem tiem džekiem mauc kopā. Viņš tagad futbolā strādā, starp citu. Jā, starp citu pareizi. Es taču biju pie viņiem ciemos. Pūcīts arī BMX-ers vecs. Uldis? Jā. Viņš arī bija BMX? Viņš bija pamatīgs BMX-ers vecīt, jā. Viņus atceros Bračku, viņš tur kopā brauc. Bet es par to, ka vienkārši tāda nejaušība un tu visu dzīvi, ka tevi visi pazīst un nav slikti, manuprāt, ļoti labs. Jā, laikam kaut kā tā sakrit. Jā, jo tas nebija nekāds tur, tas nebija mans lielais ego. Jā, kāds liels kā Ozols, ja? Nu, vienkārši whatever. Es neesmu vispār liels tā kā. Es gribēju pajautāt par sneakeriem parunāt un par Hoodshopu. Kā radās ideja? Liels fans esi, ja, sneakeriem? Nu, es tā kā dzīvoju vispār tai streetwear modē līdz brīžiem, tas ir apģērbs, brīžiem sneakeri, viss pēc kārtas. Principā, ziņā, es pirms tam runningoju un viss tas notikās, tas vara hip-hop apģērba ēra bija no kaut 2004. gada līdz kaut kādam 11. gadam bija ļoti izteikti tāda hip-hop apģērba ēra, tur bija hip-hop apģērba brendi, Entie, tur Rockewear, Southpole, Pelē, tur un tā tālāk. Un tad vienā brīdī kaut kā tas viss ļoti gāja mazumā, jo ātrā modernācija iekšā nāca Zara, H&M, viss iekšā, un principā viņi diezgan daudz arī ņēma to kaut kādas lietas, un zin kā, kad, un viņiem cenas bija kardināli arī savādākas. Zemāks, jā, un vispār kaut kā ļoti daudz, kas sāk mainīties mās ap 10. gadu, un principā arī tās tendences tajā segmentā, kur es strādāju, arī diezgan kardināli sāk mainīties ap to brīdi, un es vienkārši biju viens no tiem pionieriem lokāliem, kas saprata, kad ir kardināli
jāpamaina virziens, uz kurien mēs dodamies un tā tālāk un tā joprojām. Un tad es vienkārši ātri uzrakstīju Naikam, teicu, es esmu tas čalis, kas beidz to lietu darīt. Mēs pirms tam ar jums strādājām, bišķi mums tur sūdīgi viss sanāca. Negājums tas lietas tā kā vajag, jo dažreiz jums bija atlaides lielāks veikalā nekā man iepirkšanas cena precei. Pasizmaksāja. Jā, tāpēc es tā bišķiņ biju brīžiem, nu tā pateicis tā pie saimē garām veikalam, nē, es tā domāju. Ej tālāk un vienkārši, ok, es ar jums vairs nedīlošu. Bet pēc tam, protams, ka viņi ir boss tajā segmentā, kurā es tagad strādāju. Un, paldies Dievam, mēs ar viņiem atradām otrais sadarbības formulu un iespēju. Un tad, principā, viņi ir viena no tiem, ar ko es vairāk strādāju, ar Jordanu Naiku. Pēdējā laikā ir ļoti daudz ar New Balance, plus vēl ar savu stafu bīdu iekšā. Un, principā, tas pamainījās kā 12. gadu. Es sapratu, ka tas ir jauns segments, kas šeit vēl nav apdzīvots. Tā mēs te dzīvojam. Ir kaut kāda, kas ienāk tajā tirgu. Jā, es gribēju jautāt, 10, 11 gadi pagājuši, daudz konkurentu tādu tev? Jā, ir kāds, kas ir vairāk veikali, kas vēl turās, bet iespējams drīz aizies pa burbuli. Ir kaut kādi veikali, kas ir ienākuši un ir aizgājuši prom. Tie nav, protams, bijuši kaut kādi no Rietuma Eiropas kaut kādi veikala tīkli. Es zinu, ka tēt ir viens veikala tīkls ienācis jau Lietuvā. Viņš, protams, turpinās savu coveros visu Baltiju pavisam drīz. Bet mēs esam tas segments, man pašam nepatīk iet uz tirdzniecības centriem, un arī mans tas patērētājs ir viennozīmīgi tas cilvēks, kas neiet uz tirdzniecības centriem. Mēs esam tāds maziņš, mēs esam nosacīti bišķiņ priekš jebkura tā konkrētā segmenta, mēs bišķiņ esam tā kā trendsetteri, un tie, kas bišķiņ nosaka, mums arī atkarīgs to, ko mums iedod arī tas boss. Kā notiek lietas, jā? Jā, bet principā es domāju, ka daļa ir no mana patērētāja iet uz tirdzniecības centri, jo tas, mums bišķiņ savādāk attieksme pret. Es tur negribu tagad teikt, ka mēs tur baigi tur tagad savādāk par to klientu attiecamies tā tālāk, bet tomēr tas ir savādāk un nezinu, varbūt bišķiņ privātāk un bišķiņ varbūt tās vairāk mēģinam kaut kā ar viņu komunicēt. Bet tas, protams, ir pārdošanas moments. Tas ir tev varbūt tavā kolektīvā varbūt labs tirgotājs, varbūt slikts tirgotājs. Tas jau viss ir par to bišķiņ arī. Nē, tur jums stāsta vairāk, ka mājīgāk viena vieta, tur kafija, frizieris. Jā. Principā kaut kas uz to pusi ir, un galā mēs kā esam, dažreiz citi saka, mēs esam most hidden store in city, tā kā visneatrodamākais noslēpums, bet mums non-stopā nāk amerikāņi, nāk skandināvi, nāk vācieši, nāk kaut kādi cilvēki, kas brīnos, kā viņi mūs atrod, kā viņi zina, kur mēs esam. Bet kur jūs esat? Mēs esam Rīgas centrā, blakus Veselības ministrijai, tā ir Brīvības iela starp Stabu un Ģertrūdas ielu. Tas ir pats centrs, bet mēs atrodamies iekšā pagalmā un neviena izkārta ārā uz ielas neliecina par to, ka mēs tur esam. Tas netraucē? Tas nekad nav traucējis, un zini, tu parasti jau mēģini meklēt kaut kādas alternatīvas un risinājumus kaut kam, ka tev tas bizīts īsti neiet vai kaut kas nenotiek labi, tad tu domā, šitas nesanāk, jāmēģina kaut kas savādāk. Bet nekad tā nav bijis. Mēs vispār mazus burtiņus pielikām pie paša veikala tikai pirms gada. Bet šogad mēs tā kā tieši konkrēti šis te veikals 10 gadus gadu nogalē svin. Klausies par snīkeriem. Skaidrs, ka ir visādas cenas. Kādas bija visdārgākās botas tev? Es principā visu dabūnu par iepirkšanas cenām. Okay. bet man ir visdārgākās botas, kas ir manā veikalā bijušas. Tagad viņas Stokiksā un kaut kādā pārdošanas platformās maksā 3–4 tūkstošiem eiro. Tas ir Jordan 4 sadarbībā ar street art mākslinieku Kavs. Kavs ir viens no tādiem nozīmīgākiem šī segmentā māksliniekiem. Viņi varētu nolikt blakus Banksijam, kaut kādiem tādiem džekiem. Un viņš diezgan daudz performē, viņam aizgāja, viņš nav no kaut kādas Āzijas vai no Eiropas, viņš ir no Amerikas, no New Jersey. Un viņš kaut kādā vienā brīdī palika populārs ar to, ka vienkārši Tokijā un Japānā ir ļoti daudz šie kolekcionāri, kas visu kaut ko kolekcionē. Viņš uztaisīja savu vinilu figūru vai plastikātu figūru vienkārši nelielu. Visi Japāņi viņu izpirka, un tagad viņa figūras maksā tur pa 50, 60, 70 tūkstošiem. Šī neliela figūra viņa maksā. Viņas principā pat grūti dabūt. Tā bija laikam tāda lielākais deals, un vēl bija arī Travis Scotta pirmie Jordani, kuram mēs uztaisījām izlozi vai raflu. Rafls nozīmē tas, ka tev ir tiesības pieteikties uz kādu konkrētā izmēra izlozi. Sanāk ļoti daudz cilvēku, toreiz bija kādi 400 cilvēki, tas bija fiziskais rafls, nevis online rafls. Sanāca kādi 400 cilvēki, to mēs taisījām
Tallinas kvartālā, kur bija mums barčiks kādreiz, un mēs ar prusaku un cukuru papu visu tur ņēmāmies. Un tajā dienā, jā, kad 400 cilvēki bija stāvēja, pieteicās šim te raflam, mums tikai bija 12 apavu, no tiem 412 cilvēku viņus varēja noteikt. Laimīgi. Jā, laimīgi, jā, tā kaut kā. Tie, principā, tā lielzīmīgi. Sneakerus var uzskatīt kā sava veida investīcijas? Tieši tā, vien brīdi jau arī tas ļoti izteiktāk bija dotajā brīdī esošajā 2023. gada nogalē, tas noteikti ir. Tas hypes ir nedaudz šodien krities, jā, bet stili ir, un, teiksim, mēs arī, kad mums ienāk vairāk un mazāk tādi labi modeļi, mēs viņus iztirgojām ļoti ātri. Mēs kaut kādā veidā, nezinu kā, es brīžiem pats brīnos, bet mums sanāk pārdot vairāk nekā mūsu bosiem citreiz un mūsu konkurentu veikaliem izdarīt to ātrāk. Es, protams, saprotu, ka viņiem ir daudziem no viņiem, kaut vai tiem pašiem mūsu bosiem, tur ka viņiem ir pavisam cita kvantitāte tam apavam, bet es esmu pārliecināts arī tajā brīdī, ja viņi mums dot lielākas kvantitātes, mēs pārdot arī lielākas kvantitātes. Par mūziku. Decembris, 28. ja es nekļūdos. Jā. Stāsti. Tātad būsim kopā ar... būsim kopā ar... Lielais koncerts tev, jā? Pilna arēna būs? Cerēsim, kad liela arēna. Mēs lēnām vācam visu kopā, vēl arēnu cītīgi un droši nākiet ciemos, meklējiet biļetes 1979.lv vai arī biļešservis.lv. Koncerts tādā ziņā ir ļoti atšķirīgs no maniem iepriekšējiem koncertiem, jo viņš ir divās daļās, kas ir principā netipiski hip-hop koncertam. Parasti... Tu dod laiku pārēst, iedzert, jā? Kad veci cilvēki nāks uz tavu koncertu. Dod laiku arēnai Rīga baros pacelt kešu. Viss tikai, lai arēnai Rīga ir labi. Viss tikai, lai viss ir divas daļas, es nedomāju, ka problēma. Divas daļas stāsts ir tāds, ka pirmā daļā mēs esam kopā ar Latvijas Radio Big Bandu. Latvijas Radio Big Bands, tas ir ļoti foršs un krūts kolektīvs. Latvijas Radio Big Bands ir ļoti liels krūts kolektīvs, ar ko man kopā ir iespēja strādāt. Viņi arī strādā kopā ar Raimondu Pauli, ar Interu Busulu un ar vēl daudziem zīmīgiem, gan pasaules slaveniem mūziķiem, gan arī lokāliem mūziķiem. Un vienā no brīžiem, kad pirms Covid viņi izteica interesi uztaisīt kolaborāciju vai sadarbību arī ar mani un iziet manai daļradē cauri maniem zīmīgākiem trekiem un uztaisīt kopīgu sadarbību. Atnāca Covid, un mums tur visu laiku nācās pārcelt koncertu. Mēs pirmo uztaisījām Cēsīs, tas bija sēdošais koncerts Cēsu koncertzālē. Paldies visiem, kas mums toreiz uzņēma, un ļoti silti mūs uzņēma. Bijās visi sēdošie piecēlās kājās. Tas nav hip-hops. Tas ir bišķi netipiski hip-hop koncertām, bet tas tā notikās tajā tālajā, ja nemaldos, 2020. Gadā tas bija. Un principā ar viņiem mēs nomauksim pirmo koncertu daļu. Būs noteikti arī pirmā koncerta daļā daži viesi. Galvenais noteikti viesis un nozīmīgākais viesis bez Big Band ir Kristīna Prauliņa, kas ir, es domāju, ka viena no spēcīgākajām latviešu vokālistēm. Mēs dotā brīdī strādājam pie mana jaunā albuma, kas arī sauksies 1979. Viņi tur ar savu gospel kori ir arī ierauti iekšā uz vairākiem trekiem. Un es ceru, ka tas arī pārsteigs. Kad jauns albums būs? Es eju uz to, lai viņš iznāktu novembrī, bet... Līdz koncertam, jā? Līdz koncertam, jā. Gribās, lai viņš iznāk novembrī, bet es stragloju. Bet arēnā tu taču arī visu savu klasiku nemestīgi. Jā, protams, jā. Tātad pirmā daļa ar Big Bandu no klasikas līdz jaunākiem trekiem, un tad ir neliela pauzīte, perekurs. Jā. Tagad hokejā vai kur tur aiziet papīpē vai basītī. Un kas otrā? Un tad mēs atgriežamies, un tad otrajā pamainam bišķiņu vizuālo identitāti, noformējumu, uzvelkam ādas jakas, sneakerus, melns brīles un paliekam ļoti dusmīgi un sakam, tur čau, nāc ārā, tās reperi, čau, nāc ārā. Pastāst, kas nāks ārā. Jā, zināt, tas nav pieklājīgi patiesībā, jo mēs parasti savā starpā to esam tādi. To ir jāpaņem. Tas patiesībā, es domāju, ka ļoti svarīgi ir tajā koncertā, lai tas ir surprise moments. Es tad izstāstīšu, kad būs tas un tas, tad man liekas, ka nebūs prikals. Mēs vakar arī ar komandu, kas man palīdz, mēs izdomājam arī vienu īpašu čāli, arī palūgt uz skatuves uzkāpt, ar ko man nav kopā neviens dziesma, bet
Es domāju, ka tas varētu būt labs surprise visiem. Interesanti būs, Jā, jā. ja viņš parādīsies. Un es tur jau viņu esmu manījis kopā, bet lai tas paliek vēl kā intriga. Bet principā otrā koncerta daļā arī mēs paliekam ar dzīvo grupu, bet jau bez big bandi, jo uz tām lielākiem koncertiem man ir izveidojusies sadarbība ar foršu pavadošo sastāvu, kas man parasti ar maniem kopā uzstājās. Un viņiem mēs paturpināsim dzīvu skanējumu, tikai jau tādu vairāk hip-hopā noteikti virzītu un plus viesi. Tā kaut kā. 28. decembris. 28. decembris. Arēna Rīga. Pirms jaunā gada, forši. Pirms jaunā gada. Klausies, mūsu tāda sarunas daļa smagās tēmas. ir beigusies. Mūsu tas komforta zona ir beigusies. Jā, izkāpsim mazliet no savas komforta zonas. Un pirmā... Tev vajadzēja teikt, pietiks slavas dziesmas dziedāt. Pirmā rubrika, ko mēs saucam par telefonu. Pirmā rubrika, kas saucās Ej, tu dirst. Tu zini, kas ir MC? MC, nu, tā kā no angļu valodas tas saucās Master of Ceremony. Tā kā vakara vadītājs. Jautājums sekojošs. No kāda vārda salikuma radies vārds MC? Tu jau to esi atbildējis, bet šī rubrika, kad mums ir vienalga uz tavu viedokli, Ozola, mums vajag, lai tavs draugs tavā telefonā atbild uz šo jautājumu. Tev ir uzreiz prātā, kurš Kam uzzvanīt? Jā. Man ir, bet viņš man atbildēs. Viņš ir gudrais čals. Nu, tad forši, tad tu laimēji. Ja nē, tad spainis uz galvas un... Spainis uz galvas. Oh my Kam God. zvanīsi? Es zvanīšu Stepam. Mēs tikko arī kopā vēl aizvakar nofilmējam arī jauno epizodu, blā, blā. Liec uz... Uz skaļo, jā. Un pie mikrofona. Okay. Vari pateikt, kur tu esi, vari neteikt. Jā. Ok. Jā. Čau, vecāzēn. Aha, jā. Kā iet jaunībā? Jā, norm. Nu, klausies, es esmu bišķiņ... Man iesit vakar pa galu, un es nevaru atcerēties vairs. Ko nozīmē MC? MC? Bija kaut kāds... Move the crowd bija viens variants. Es nezinu, mums googlā iesit. Es zinu, ka Move the Crowd bija viens no ķipa, tā kā viens no variantiem, bet bija vairāk kaut kā 3. Jā, veču, davai es uzčakošu īstenā. Mic controller vēl bija. Mic controller. Nopietni bija, jā. Okay. Kroči, veču, tev jāskatās būs jauns raidījums Fake Night Shows. Jā. Master F pasaka viņam pareizi atbildi. Pareizi atbildi. Zini, kādu veco zēnu? Jā, zini, kādu pareizi atbildi ir. Viņš tev uzreiz tad neuznāks, bet tuvākā laikā būs. Pareizi atbildi vispār ir Master of Ceremony, vakara vadītājs. Jā. Es šitos variants. Jā, viņš... Domāju, kaut kāds Gucci gan jau tev nosauktu visu 13 kārtas. Jā. Evo, bet, nu, krūta forši, ka tu atbildēji. Forši, ka nenobījies. Tavs versijas arī bija interesants. Jā, nē, bet tu viņas nav. Labi. Ok, nē. Kad tu man pateici, es arī pašādām atcerējos, bet laikam official ir tā, ko es nosaucu, bet still. Nu, viņš viss kornijas, fuck, jā. Ok, paldies tev par sarunu, tiekās ielās, jau? Čau. Redzi, nebija tik vienkārši. Nebija tik vienkārši. Stepons, kurš bija enciklopēdijas staigājošā, tomēr nezināja šo stēli. Gadās, varbūt viņš tagad ir ar tā pozīcijā pa ielu iet vai vēl kaut ko. Nav laiks domāt. Nekāds šodien mēs tev spaini neliksim. Viņš mums vēl noderēs. Rubrika Bauris. Ozola. Jā. Ērti? Komfortabli? Super, jā. Tas tā kā liels kartings. Ko tu teici par šo pasākumu aizkadrā? Es redzēju pirmo raidījumu, man liekas, ritīgi kriņš, tā kā es kaut ko mēģināšu pateikt. Klausies, ja tu redzēji, bet skatītājiem pastāstīšu. Bauris visu sezonu mums viesi bauros, auros mucā un labākais rezultāts saņems kaut kādu balvu, tāpēc tev ir iespēja pacīnīties. Davai, es cīnīšos. Bet jāizdomā, ko tu bļausi. Jā, es zinu. Tu zini? Jā. Ko? Es iebļaušu. Davai, 3 reizīties. Rubrika Bauris Ozols. Šis ir tātad
Feknēja šovu, cringe moments. Visi welcome! Un tiekamies 28. decembrī. Joptvai maķi. Izcili. Rubrika Bauris labākā līdz šim pagaidām, bet neskaļākā droši vien. Ar visu tavu 107. Bet, veicīt, iedomājies, jums tajā raidījuma ietvaros visu gadu šķērsgrizmā būs pirmais un būs no otras puses arī pirmais. Tu jebkurā gadījumā, un es mājas, ka varētu būt no otras puses pirmais. 107,8 laikam bija tas vārds arēna droši vien. Jā, un kurš jums ir kādi citiem rezultāti? 128,8. Nopietni? Jā. Es biju domājis, ka es būšu pa 3-4 reizēm zemāk. Tu vienalga, es nezinu, vai var saukt tevi par dziedātāju. Es nopelniem bagātu no dziedātāju. Bet tu savas vispār saites cieni vai bļausties tomēr arī kaut kur? Nē, repak parasti bļaustās diezgan daudz. Jā. Nē, zin kā, viss baigs atkarīgs no skaņošanas, un ja tev ir labs skaņotājs koncertā, ja tev ir vēl lausu monitori, tad ir ļoti liela iespēja nesadirst diseni. Bet ja ir slikts skaņotājs, slikta skaņa, slikti monitori, tad var notikties kārtīgs pankroka koncerts. Klausies, esi kādreiz pazaudējis balsi koncerta dienā? Principā man vienreiz bija, sanāk, 2020. gadā, kad bija ierobežojumi, man nācās kaut kā apiet to situāciju, ne jau gluži apiet, bet samazināt apjomu uz koncertu dienas apmeklējumu. Nācās 3 dienas pēc kārtas končus taisīt. Un tad bija tā, kad bišķiņu vajadzēja to balsi tur piesējot un tā, bet bija mums labs skaņotājs Didis, kas vienmēr ir uzdevuma augstumos, un ar viņu koncertējot parasti tu nenobļauj balsi, un viss ir diezgan labi. Tā kā, to arī novēlam tev, lai nekad nepazūd tava balss. Jā, paldies. Girt, kā ir ar ēdieniem? Ir kādi ēdieni, ko tu neēd, kas negaršo? Kaut kāds varētu būt, kaut kāds no bērnu dārza palikušas kaut kādi paņši. Manna? Manā putrī jau vēl ritīgi labi, bet zin kā no rīta, kad tu atnāc un dārziņu tāds jau neizgulējies un tev tās putras tur visu laiku dod iekšā no rīta kaut kāds nesaprotams visāds pēc kā. Man pat pretīgi palika. Padomu laikā bērnu dārzā tās putras, viņas bija diezgan tādas hard. Ja tūlīt mēs pārbaudīsim, vai nu tu atbildēsi uz nepatīkamiem jautājumiem, vai nu mums ar tevi abiem būs jāiet kaut kas negaršīgs. Norī Krupi! Jā, Girt, tā mēs dzīvojam šeit. Kas mums šodien mūsu trako namā zvani, lai man savās? Tā. Paldies par piegādi. 5 zvaigžņu servis. Girt, lakrice, kaut kāda super speciālā un negaršīgā. Gliemeži iesaku. Asie pipari, tad bija kalmārs ar kaut ko? Tintes mērcē. Tad bēbīšu biezenis ar zivju garšu un circeņiem pa virsu un jēra pauti. Jēra pauti. Kā tev tagad jau... I'm all about jēra pauti. Stāstu. Mums katram ir telefonā pa 3 jautājumiem, kurus es arī godavārds nezinu, kas man būs jādara vai jāatbild. Un griežam pirms jautājuma. Griežam ratu, kas mums izkrīt, tad tu pirmais atbildēsi. Tu gribi pirmais atbildēt, ja? Jā. Davai, tad griez. Veiksmi, Girt! Paldies, ka atnāci. Tā. Vari sēsties droši atpakaļ. Čaulainais. Tas ir tas gliemezītis, garšīgais. Gliemezītis, tas būs šis te, jā? Šis, jā. Vienu vajag tikai apēst. Ja gadījumā neatbildēsi uz jautājumu, bet lai tu man nesistu pamuti, Ozol, jautājumus uzdeva, nerādīšu ar pirkstu, izdomāja komanda. Ja tev būtu jāizvēlās, ko pamest pavisam, visus savus biznesus vai sievu? Jā. Es gliemezīti Ļoti labi, veiksmīgi. Nē, vienkārši, es neesēdšu. Tu gribi, gliemeži viena no mīļākajiem ēdienu veidiem. Nopietni? Jā. Es jau katru rītu, principā, praktizēju gliemezīšus. Viņš laikam ar roku. Var ar roku droši. Viņi var visu tā uzreiz, jā. Tur nav nekas, kas ir liekas, kas ir ārpus. Tas ir gliemezis. Tas ir gliemezis. Jau, vecīt. Kas jums visiem ir? Tas tikai ir gliemezīts.
Papildu porciju pēc raidījuma paņemšu. Ja man būs gliemes, ēdīs manā vietā. Nopietni, jā? Drausmas. Veco zēn, kas ar tevīm ir? Tu ī vecs? Es ī vecs. Košļēmais. Lakrica. Ok. Man paveicās. Lakrica tu vēl var ēd, jā? Nu, man viņa negaršo, bet... Ok. Davai. Tā, jautājums tev sekojoši. Tātad, ļauj man izvēlēties vienu bildi, ko nosūtīt manis izvēlētam adresātam ar atbilstošu tekstu. Nu, nē. Nu, es nē. Nu, man Tu, es domāju, varētu, nezinu, varbūt kādam betsēju aizsūtīt. Kaut kādu tavu jaunu saturu, ko tu esi izdomājis priekš. Nā. Kāpēc viņa ir kā... Kas ir, nav kaut kas? Negaršo man. Nē, šito es nevemšu, bet negaršo. Aha. Vari pagaršot? Nu, vēl izskatīt. Ja būs iespējas pagaršoši, ziņā, vienmēr jau labāk izmantot iespēju, nav kur steigties. Tā sev, jā. Nu, tev lakrica, tu kino. Es jau godīgi vispār, es pagaidām būšu dambēs, es nezinu īsti, kas lakrica. Uz kino, ej? Šādi tāda. Tur ir tādas melnas konfektes. Es sapratu, ka Anīs tā kā Anīs konfekts, jā, tas ir Anīs. Jā, tev garšo. Anīs jau super, super duper var noēst. Protams, kad es ikdienā neizvēlētos, ja veiklā stāvēt daudz konfekts, es tās Anīs konfekts neizvēlētos, bet, zin kā, ja tās ir pēdējās konfekts, kas ir palikušas uz galda un vispār neesam jau 3 dienas ēduši. Zini, kāpēc es negribēju? Jo man nav nekas telefonā tur bildes. Man kaķis, bērni, futbols. Tu jau, es teiksim, aizsūtīt kādam no becē. Zini, kas ir pa sūdiem, mēs pārvērtos pa kāķi ēt, jūs visi dirs. Nākošais tā darīsim. Davai, Girt, otrais jautājums, griez barabanu. Tā, kur man ir otrais jautājums? Asais. Kā tev ar aso? Principā es esmu bišķiņu fans asais. Tad iesaku. Jā, bet es domāju, tur ir cits līmenis bišķiņi. Bet es gribu, lai tu atbildētu šo jautājumu. Paklausamies. Saprotu, ka precīzu ciparu tu nevari tagad pateikt, bet cik tu aptuveni varētu nopelnīt ar pilnu arēnu lielkoncertu savu? Ziņā, tas ir ļoti, cik plaši, tik garš. Tu vari uzlikt LED ekrānus 300 kvadrātmetrus, tu vari uzlikt LED ekrānu 3 kvadrātmetrus. Nē, nu tagad, kurš plānojās? Tev taču viss skaidrs, ko jūs tur liekat? Un cik... Nu jā, bet mums jau nav vēl ir viss procesā. Jā? Mums jau, protams, ka pēdējais skaitlis, ar ko mēs varēsim skaidri dīlot, būs 28. decembrī. Jo viss jau ir procesā vēl. Ok, tu atbildēšu to jautājumu, bet vari pagaršot, ja gribi mazliet. Mazliet nopietni, interesanti pašam. Man arī tikai maziņu, jā. Pietiks. Nēt visu, met. Dzons malā, jā? Jā, droši. Bet saka, ka beigās pats asums. Labinieks. Labinieks? Let's go. Nē, nu. Tā, tagad man jau trešais jautājums vai otrs tikai man? Otrs tikai, jo haidī. Tikai otrs. Tev visu vēl priekšā. Jā. Tā. Jā, vēlreiz jā. Jā. Košļiem. Tas jau bijis, jā? Jā. Tu redzi, kā producenti mīl mani? Viņi uzdot man katru raidījumu tādus... Jā. Ak, Dievs, tintīgais. Who's that boy? Un šis. Nu, ecīt. Tātad. Ieraksti, tu lieto Twitter vispār? Jā. Jā? Esi aktīvs? Ļoti. Tu daudz followeri? Daudz. Tad jau tu šo nedarīsi. Tātad, ieraksti Twitterī. Es šodien gribu paziņot, ka otrā līgas labākā komanda ir Ogre United, un es ar prieku esmu gatavs svētdien viņiem zaudēt. Nu jā. Pizdzēts. Jādod iekšā. Es jūs ienīstu. Piezūmojiet. Piezūmojiet ļoti tuvu. Kas ir tinte? Tas ir no ne jau Pilspilsēta. Tas no tā, kā viņš? Kalmāra? Nē, ne Kalmāra. Tas ir mazais jautrais Kalmāriņš. Tas ir viņa. Es iekodīšos. Tas jums derēs? Es visu neapēdīšu. Nu pusīt, večak pusīt.
un sakožļā. Rakstīs Twitterī? Puika rakstīs Twitterī. Es nevaru. Zaudēšu Ogre Puika. United. Jā? Jā. Let's go! Kāds bija teksts? Tātad. Teksts ir sekojošs. Es šodien gribu paziņot. Gribu paziņot. Komats, ka otrā punkts līgas labākā komanda ir Ogre United. Un es ar prieku esmu gatavs svētdien viņiem zaudēt. Es šodien gribu paziņot, ka otrās līgas labākā komanda ir Ogre United. Un es ar prieku esmu gatavs svētdien viņiem zaudēt. Ogre. Bet zini kā, svētdien ir plašs jēdziens. Kura svētdien? Šodien gribu paziņot, ka otrās līgas labākā komanda. Būs cits svētdienas, kad būs svētdien. Un ar prieku, kā tur bija beigās? Aizgāju jau pa ģēlām veču, kad jau nobruka mums viss bazars. Tā, un es ar prieku esmu gatavs svētdien viņiem zaudēt. Un es ar prieku gatavs viņiem svētdien zaudēt. Jā. Tweet, postu, varat pārbaudīt. Zini ko, kāpēc? Mani lasa pieauguši normāli cilvēki. sapratīs, ka kaut kas vai dzeru. Vai ka tu pa kaķis pārvērties. Jā. Es ļoti ceru. Es pēc raidījuma ierakstīšu paskaidrošu. Betsev kaķis, jaunais Betsev kaķis. Nebija tādas norunas, ka nedrīkst skaidrot. Trešais jautājums. Es tieši gribēju teikt, tu jau pēc tam var uzrakstīt. Tā, man jāgriež. Jā. Okay. Ciest nevaru šito rubriku. Tā. Krēmīgais. Johaidī. Šīs, jā? Buļļa pauti? Tūlīt man jautājumu. Buļļa pauti ir krēmīgais? Tas ir kurš? Pagā, kas tad bija tas bija zivīgais, jā? O šis tas, jā, buļļa pauti. Tas viss tas pēc tā kā ceļojumos, kas tā gaļa, kas ceļojumos ir. Kā saucās? Konservi? Konservas gaļa. Viņa krievis kaut kāds nosaukums bija. Tušonka. Tā, kur tā trešais jautājums? Es domāju, tu atbildēsi. Šeit tev tādi normāli jautājumi. Jā, viņa jau tomēr mīl mani. Ciest mani nevar laikam. Nē, mani mīl. Vai tu kādam esi ghostwritojis, pastāsti par to? Ja nav, tad varbūt tev kāds ir ghostwritojis. Jā, ghostwritojis. Tu kādam? Es, zinu kā, bija, kad es pirmo albumu rakstīju solo, tad bija, mūsu tusiņā bija Emīls Zāns. Un viņš baigi par rapu fanoja, bet mums bija kādi gadi, tur 17, 18, viņam bija kādi 14, 13 gadi. Viņš ir par hip-hop fanoju un tā tālāk. Viņš pēc tam 9. gadā man noproducēja mūziku, uztaisīja vienam no maniem albumiem, arī neatkarību, gan arī visu muzonu. Bet tajā brīdī viņš baigi gribēja rapot un viņš bija jauns čalēts, un man liekas, viņš mūsu tusiņā ir, kad varētu viņš arī ierapot, zin kā, tieši tāds mazais čalis, un Amerikā arī bija kaut kāda tāda tipa džeki, kas galīgi sīki, tur, nezinu, Chris Cross, Jam, tas bija tāds mainstreams, bet bija arī tāda undergroundīgāka džeki. Un tad, jā, es viņam toreiz tajā albumā pirmā uzrakstīju trēku. Nevis rēku, bet viņa raps, to es tā kā uzrakstīju priekš viņa. Bet tas ir normāli, tas ir pieņemts? Nē, tas bija, es domāju, tāds izņēmums, jo 13 gadi, es domāju, kad Lil Bow Wow baidos, ka arī nerakstīja savus tekstus un tā tālāk. Tā kā, principā, to baigi noteikti, ka nepraktizē, bet tas noteikti pa laikam, zinu, ka pēdējos albumus vairākos, man liekas, ka noteikti ir Snoop Doggam ghostwritojuši kaut kādas. Tev kāds ir rakstījis? Man īsti es nav rakstījis. Kaut kur varbūt bišķiņ kāda rinda tur tiek pielabot, ka mēs studijā esam, bet tā kardināli, nē. Pats visu? Pats visu daru! Un davai paskatīsimies, Girt, ko šitie lopi ir sagatavojuši trešajā jautājumā. Citādāk, es viņus nevaru nosaukt. Vai ne? Tā, čekojam. Tā, kas mums tur ir? Tintīgais bija. Tintīgais bija. Jā. Davai aso. Vai ne? Nebūs asais. Nebūs asais. Nebūs. Tintīgais. Jā. Kas ir ar to tintīgo? Cik reizes? 3 jau? Tintīgais nebūs. Atkal. Čaulēnais.
Vienā. Davai, trešo Tas tās jau. mīļākais, jā? Ok, labi. Bet ar vienu nosacījumu, ka ja tu to izdarīsi, tu nedrīkst ņemt ārā no sociālajiem tīkliem to, un tam ir jāpliek sociālos tīklos vismaz vēl Atkal 2 kaut kas gadus. jāraksta. Vēl 2 gadus jāpliek sociālos tīklos, tas pamat nosacījums nākošam. Kāpēc 2 gadi? Tas minimālais, zini, tā kā, ko parasti ir tā, kas skaitījās tie. Ka 2 gadus var tur nest atpakaļ visu kaut ko un tā tālāk. Labi, var sakot, klausies. Ieposto video Instagram story. Tur jau Instagram story ir, ko es tagad muļķojos. Es biju pats sev apmānīju. Var sakot, ieposto video Instagram story ar to, kā dziedi. Vai ne? Klaus, viņi tev normāli pasaudzējuši. Paldies, beidzot. Normāli pasaudzējuši tev ir. Ko man jādzied? Dziedi kaut ko. No galvas, nē. Viņš zina. Tā. Nē, es zinu. Tūlīt. Tūlīt būs, jā? Jā, tūlīt būs. Labi. Vēlāk. Es varu fonā stāvēt. Paga. Es fonā kaut ko daru. Jā, vienkārši. Es varu par telefonu ko runāt. Es grāmatu lasu fonā. Tas ir stils. Tas ir stils. Der? Tas ir stils. Nav slikti. Man bērni ir tā mīļākā dziesma. Labi, šito es. Jā, to normāli, tas stils, jo mēs jau viņu rautot un dziedam, mēs viņu paši apmokot, tad nevaram. Tā kā es neprotu, stils. Oz mūzika, jā? Jā, ieteko man, es cilvēks. Viss izdarīts. Ir aiziet. Šis bija viegli. Tā. Ir mums katram pa 3, ne laikam, jā? Šoreiz mēs Šoreiz baigi mierīgi, mēs tikām cauri, ne? Bet kas tev liekas, kas tev būtu pats pretīgākais no šiem? Es redzu, baigi nesaprotu, ar ko tur jādīlo. Tu vari varētu. lakricu vari pagaršot. Tiešām. Jā, lakricu. Jā. Vecīgi. Tev garšo? Ņem līdzi. Ņem, droši. Kādam garšo, kādam nē. Šis ir vieglākais, es piekrītu. Asais. Asais arī normāls. Galīgi normāls. Šis sienāzis arī pagaršo. Sienās jau, tas tur sinīgs stāv. Sienāzīgs. Lūdzu, rubrika Krupis. Girds Rozentāls. Ejam tālāk. Svētā 5 minūte. Svētā 5 minūte. Girt, man ir sieva. Un šis raidījums ir ģimenes biznesa, tāpēc viņa piedalās. Bet tev jāsaprot, ka tur varētu būt mazliet dīvaini, asi jautājumi viņa tāda. Es nesen redzēju to Rammstein video, par kuru viņam, man liekas, sāksies process, kaut kāds tiesas process. Tā kā tu man vairs neko nepārsteigsi. Ok. Spiet. Ok. Sveiks, Girts! Laipni lūgt svētajā 5 minūte. Esmu tev sagatavojusi 5 pikantus jautājumus. Un es ceru, ka tu atbildēsi godīgi. Pirmais jautājums. Cik bieži tu redzi erotiskus sapņus? Pauzīti. Spiet. Vienreiz nedēļā. Pa piekdienām. Pa trešdienu. Nē, nopietni tev ir erotiskie sapņi? Kaut kad jau gadās, jā. Bet nav bieži, pasaki. Komentāros ierakstiet, cik bieži jums ir erotiskie sapņi, jo es laikam novecoju, mans modelis ir novecojis, man vairs nerādās. Nē? Nē. Dēms, man. Davējam tālāk. Ejam tālāk. Otrais jautājums. Vai esi kādreiz nodarbojies ar seksu publiskā vietā? Jā. Jā. Pastāsti, kur? Kādreiz mums tusiņas taisījām klubos. Hip-hop tusiņas. Gadījās tur arī pataisīt. Klubā, jā? Pataisīt citas šteles arī. Ok, klubsā vēl kaut kur var būt, ne? Mašīnā. Mašīnā. Jā. Es zinu, ka daudziem sapnis ir lidmašīnā lidojuma laikā. Ķipa... Bet man liekas, ka ir kaut cilvēks, tā praktizē pareizi, jā, īstenībā. Es kaut kas dzirdēs par to. Nav bijis, vajag izmēģināt. Ejam tālāk. Jā. Trešais jautājums. Cik ilgam jābūt labam seksam?
To jāprasa kaut kādiem šiem tēm. jautājums. Aizmirst. To jāprasa kādam ekspertam, kas no rīta līdz vakaram maļās. Tieši tev, cik Tieši man. Es domāju, tas varbūt īsti, tas varbūt garš, kamēr viss ir forši, labs fīls, tad tas var notikt. Tas varbūt īsti, varbūt garš, zin kā. Galvenais, lai labi beigās abiem, ja? Tas ir labi, Ejam tālāk. Okay. Kas ir tava trakākā seksuālā fantāzija? Wow, Ozols, stāsti! Lidmašīnā. Iedevu tev ideju, Lidmašīnā. Tas izklausās īstenībā normāli. Kas var būt vēl? Es iedomājos, tu lidmašīnā brauc un ja tur vēl ir logi, te nesauc tas logi, laikam, lidmašīnā pareizi, tas iluminators, jā. Tu skaties mākoņi blakus un viss Bet tu traks, kad tu šito runāju par toaletes kabīni, jo diez vai tukša lidmašīna lido un tu tur divatā. Bet varbūt tās tieši tajā laikā iedod pusdienas, viss baigi ēd. Vai private jet, tu taču reperis, private jet. Private jet. Ejam. Rotaļlietas. Un vai ir kāda mīļa? Tas arī. Vai tev mājās? Un 5. jautājums. Kādas tev ir seksa rotaļlietas? Un vai ir kāda mīļāka? Nav, klausies. Nopietni. Nav. Būšu Pat godīgs. roku dzelža nav klasikas. Roka dzelža pat nav. Ko jūs tur darat? Ieslēdzam televizoru, skatāmies televizoru. Nē, laiks pamēģināt kaut ko, ne? Jā, varbūt tās. Varbūt tās. Tā bija svētā 5 minūte ar svēto Girtu. Jā. Man liels prieks pirmkārt iepazīt tevi. Tiešām jauki, es visu jaunību bērnību klausījos gan tevi, mazais gan jaukumiņš. pārējais. Jā, es mazais jaukumiņš. Un es gribu tev novēlēt, es domāju, ka tev tagad tāds ne sapnis, mērķis, lai arēnā viss notiek, viss ir kārtībā. Un 28. tiekamies arēnā Rīga. Paldies, ka atnāci. Jā, paldies jums, bija krūta, bija jautri. Tā kā, ja kādreiz jūs sauc ar šeien, droši nākiet iekšā, nebaidieties. Paldies par iespēju. Abonējiet BC Sports YouTube kanālu. Šis bija Fake Night Show rulete. Mani sauc Jurijs Žagājovs. Tiekamies nākamreiz.